Sveicināti! Mani sauc Edgars, un es esmu SIA Alexela korporatīvo klientu menedžers. Šis ir Alexela ceturkšņa elektroenerģijas un dabasgāzes tirgus apskats, kurā piedāvājam atskatīties uz 3. ceturkšņa un oktobra svarīgākajiem notikumiem šajos tirgos, kā arī mūsu redzējumu tam, kāds varētu izvērsties 4. ceturksnis. Vispirms par elektroenerģiju. 3. ceturksnī, samazinoties saražotās atjaunīgās enerģijas apjomam, kā arī būtiski krītoties importam no Somijas un Zviedrijas, elektroenerģijas cenas Baltijas reģionā ievērojami pieauga. Pamatā importa samazinājumu izraisīja atslēgumi Somijas un citās Skandināvijas elektrostacijās, neplānoti Nordbalta kabeļa remonta darbi, kas turpinājās gandrīz visu septembra mēnesi, un minēto faktoru rezultātā vairāk kārtīgi pieaugšais termoelektrostacijās ražotās enerģijas apjoms, kas ir salīdzinoši dārgāks elektroenerģijas ražošanas veids, jo kā resursi tiek izmantoti dārgie fosilie kurināmie. Septembrī elektroenerģijas vidējā cena sasniedza līdz šim augstāko līmeni 2023. gadā, kam oktobrī sekoja kritums, ko lielākoties noteica laikapstākļi reģionā. Vēl septembra otrajā pusē tika prognozēts šajā ziemā pirmais augstuma vilnis Ziemeļa Eiropā. Arī nokrišņu ziņā tika prognozēts samērā sauss periods. Tomēr, neskatoties uz atsevišķām augstām dienām, oktobrī kopumā temperatūras bija augstākas par sezonālo normu. Arī nokrišņu bija samērā daudz, tādējādi hidroloģiskā situācija reģiona HES rezervāros pat uzlabojās. Vienīgi oktobra beigās piedzīvojām lielāku cenu lēcienu, kad tika veikti iepriekš plānotie remontdarbi Nordbalta starpsavienojumam starp Zviedriju un Lietuvu, kā arī strauji pasliktinājās laika prognozes. Tomēr arī tās piepildījās tikai daļēji, kā rezultātā novembrī sagaidījām jau ar zemāko cenu kopš šī gada aprīļa. Ja skatāmies uz priekšu, tad 4. ceturkšņa cenu dinamiku ietekmējušie faktori būs sekojoši. Hidroresursu līmenis Skandināvijā, kas šobrīd ir salīdzinoši augsts, līdz ar to pozitīvi ietekmē elektroenerģijas cenas. Vēja enerģijas apjomi Baltijas jūras reģionā, īpaši Zviedrijā un Dānijā, kur vēja parku jaudas ir vislielākās. Starpsavienojuma remontdarbi, kuri lielākā vai mazākā mērā turpināsies līdz pat gada beigām, un, protams, šis faktors negatīvi ietekmē Latvijas cenas. Un laikapstākļi. Faktors ar viszemāko noteiktības pakāpi, tajā pat laikā ļoti nozīmīgs, jo izejot no tā var iezīmēties ļoti atšķirīgi cenu attīstības scenāriji. Šobrīd varam balstīties uz atsevišķām ilgtermiņa prognozēm, kuras pārsvarā norāda uz samērā siltu ziemas sākumu. Vēsturiski tas nozīmē arī lielāku vējainu dienu skaitu, kas atkal varētu pozitīvi ietekmēt enerģijas cenas Nordpolu reģionā. Tajā pat laikā jāatceras, ka Baltijā vēja enerģija pagaidām nespēlē tik lielu lomu. Savukārt TEC efektivitāte ir augstāka tieši ziemas apstākļos, kad ir augsts pieprasījums pēc siltumenerģijas. Pārējiem pie dabasgāzes un 3. ceturkšņa notikumiem šajā tirgū. Būtiskākie cenu veidojušie faktori bija sekojoši. Nozīmīgākais un fundamentāls faktors ir krājuma līmenis Eiropas, tā skaitā Inčukalna gāzes krātuvēs. Un šogad, pateicoties maigajai pagājušajai ziemai un vājajam pieprasījumam no industrijas, krājuma līmenis ir augsts. Protams, tas nerada labvēlīgu augsni ilgstošam un noturīgam cenu kāpumam. Otrs faktors, kurš izraisīja ievērojumu gāzes cenu pieaugumu augustā, ir Chevron darbinieku streiks sašķidrinātās dabasgāzes ražotnēs Austrālijā, kur tiek saražota aptuveni 5% no globālā eksporta apjoma. Lai arī Eiropa neimportē Austrālijas gāzi, taču salīdzinoši trauslā tirgus balansa rezultātā jebkurš notikums pasaulē, kas negatīvi ietekmē kopējo gāzes pieejamību, atbalsojas gāzes tirgos visā pasaulē. Un kā trešo nozīmīgāko faktoru varam minēt cauruļot gāzes piegāžu pārtraukums no Eiropas lielākā gāzes piegādātāja Norvēģijas. Lai gan oktobrī Eiropas dabasgāzes krājumi turpināja pieaugt un mēneša beigās sasniedza rekorda augstu līmeni 99,4%, pasaules un Eiropas energoresursu tirgus satricināja jauns militārais konflikts tuvajos austrumos. Papildus tam zinām trauksmi izraisīja arī Balticconnector gāzes vada bojājuma izmeklēšanas komisijas secinājumi par iespējamu sabotāžu. Un jau tā nervozo situāciju vēl sliktāku padarīja arī jauni streika draudi Austrālijā.
Trauslā tirgus līdzsvaru apstākļos visi šie jaunumi, tiem pieskaitot arī augstuma iestāšanās prognozes, izraisīs strauju lēcienu Eiropas gāzes cenās. Ko redzam kā noteicošos faktorus 4. ceturksnī? Dabasgāzei pat izteiktāk nekā elektroenerģijai viens no svarīgākajiem cenu ietekmējušiem faktoriem ir laikapstākļi. Dabasgāze ir svarīgākais siltumenerģijas avots, līdz ar to augstuma periodos pieprasījums pēc dabasgāzes ir īpaši augsts. Un kas attiecas uz iespējamo pieprasījumu 4. ceturksnī, tad, ja ticam iepriekš minētajām prognozēm par siltu ziemas sākumu, tas nozīmētu arī zemāku pieprasījumu pēc dabasgāzes kā siltumenerģijas, kā arī elektroenerģijas resursa. Kā nākamo noteicošo faktoru šobrīd jāmin ģeopolitisko situāciju tuvajos austrumos. Militārā konflikta eskalācijas gadījumā tiek apdraudētas kritiskas piegādes ķēdes no tādām energoresursu eksporta lielvalstīm kā Katara un Irāna. Taču nevar izslēgt arī citu arābu valstu, Saūdarābijas, Alžīrijas un Lībijas reakciju. Kas attiecas uz makroekonomisko situāciju un industriālo pieprasījumu, šobrīd tas ir zems, un pagaidām nekas neliecina par būtisku kāpumu. Ne tuvāko 3 mēnešu periodā, ne arī raugoties nedaudz tālāk. Tomēr kombinācijā ar jau tā ierobežoto piedāvājumu pasaules dabasgāzes tirgū šim faktoram ir potenciāls kādā brīdī pārsteigt. Ja runājam par globālo tirgus dinamiku, tad kopš 21. gada nogales Eiropa ar savu augsto pieprasījumu pēc sašķidrinātās dabasgāzes diktē tās cenu globālajos tirgos. Taču strauja pieprasījuma pieauguma no Āzijas gadījumā Eiropai jākonkurē par ierobežotajiem sašķidrinātās dabasgāzes resursiem. Līdz ar to Āzijas pieprasījums ir Eiropai būtisks cenu ietekmējošais faktors. Šajā sakarā mēs cieši vērosim pieprasījuma attīstību no Ķīnas un Āzijas attīstības valstīm, kuram ir potenciāls pārsniegt līdz šim novēroto Japānas un Korejas importa apjomu samazinājumu. Tāpat laikā nedrīkst nepieminēt, ka jau 4. ceturksnī, kā arī nākamā gada sākumā ir gaidāms ražošanas jaudu pieaugums globālajā tirgū, kas varētu novērst iespējamo deficītu. Visbeidzot, jārēķinās ar to, ka Eiropas iekšējie resursi turpina samazināties. Kādreiz Eiropai tik nozīmīgie Groningens gāzes lauki Nīderlandē ar 1. oktobru ir slēgti. Taču 4. ceturksnī samazināsies arī importa apjomi no Norvēģijas, kur ir plānota iegūs jaudu samazināšana atsevišķos dabasgāzes iegūs laukos. Un nobeigumā vēlos īsumā pastāstīt par Alexelu. Mēs esam startautiska uzņēmuma grupa un vadošais privātais enerģētikas uzņēmums Igaunijā ar jau 30 gadu pieredzi. Latvijas tirgu esam ienākuši ar konkurētspējīgiem sadarbības nosacījumiem elektroenerģijai un dabasgāzei. Taču vidējā un ilgtermiņā klientiem Latvijā, tāpat kā Igaunijā, varēsim piedāvāt daudzpusīgu risinājumu klāstu, tajā skaitā arī sašķidrināto dabasgāzi, ūdeņradi un citus risinājumus. Mūsu piedāvājuma pamatā ir attīstīta un uzticama infrastruktūra, kas ļauj piedāvāt mūsu klientiem lielāku energodrošību. Vēlos uzsvērt, ka mūsu uzņēmuma grupas pamatvērtībās ietilpst sociālā un vides ilgtspēja un inovatīva uzņēmējdarbība. Mēs turpināsim investēt tehnoloģijās un digitālos risinājumos, lai radītu jaunus pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību mūsu klientiem un visai sabiedrībai. Jautājiet pēc mūsu piedāvājumiem, sekojiet mums internetā un sociālajos tīklos, augsim kopā. Paldies par uzmanību!